Liepājas Universitātes goda grāmata. Dzejnieka dzīves aktīvākās, jeb arī tādas pašizpausmes saistītas ar Baltiju. Primāri, un tas ir izpaužas arī dzejā, ar Latviju, protams, ar Kurzemi, ar Liepāju. Un tas ir pašsaprotami, jo dzejnieka dzīves ceļš šeit ir galvenokārt centrēts šajās te Kurzemes piekrastē un arī Liepājā, protams. Bet arī Liepājas universitāte ir tādā tiešā un arī netiešā saskarē ar dzejnieku, un es gribētu atgādināt, ka Liepājas universitātes himna ir dzejnieka tāds darbs un izpausme. Tālāk ir arī studiju darbs, ir saistīts tiešā veidā nesaraujami saistīts, protams, ar Olafa Gutmaņa dzeju un rakstu šiem darbiem. Tātad arī mācību procesā ir cieši tāda izpausme novērojama, un tā ir tieši tāda ietekme, bet ir arī netieša ietekme, un šī netiešā ietekme saistīta ar to, ka universitātei ir pietiekoši daudz dzejnieka draugu un arī tādu labu paziņu, kas arī darbojās Liepājā šeit dažādās tādās Liepājas pilsētas izpausmēs aktivitātēs. Un šajā gadījumā mēs varam arī cerēt, ka kolēģi, kas ir sapulcējušies, teiks savu vārdu un arī tādu godinot dzejnieka esamību šeit klātienē. Tas liels gods neapšaubām mums.